šodien Brīču baudījuma vakars īpaši ar to, ka tieši šobrīd mēs visi rūpīgi sekojam Ziemas olimpiskajām spēlēm. Šajās mums ir ar ko lepoties. Divās disciplīnās mēs esam sasnieguši augstākā kaluma medaļas, un man tāpēc ir īpaši prieks un lepnums mūsu goda viesi šeit sveikt Mārtiņu Rubeni, un noteikti, kuram pateicoties, ir kaldinātas medaļas arī šajā olimpiādē. Tā kā aplausi Mārtiņam. Tēja, man liekas, ir tāds arī īpašs garšas baudījums, īpaši tiem, kas meklē gan šo te kaut kādu relaksējošo efektu, bet tajā pašā laikā, kas ir vajadzīgs jebkuram sportam un arī prāta spēlēm, šo te prāta skaidrību, kad ir jāpieņem tāds kārtīgi lēmumi. Tā ir dāvana no Botu ģimenes, un tas ir Mārtiņa Bota, divnieku augšējā braucēja Kalipss ar Elīnas sievas Botas autogrāfu. Šim vakaram galvenais, manuprāt, ir dvēsele un sirds, un ka visi mēs esam šeit kopā un varam lieliski baudīt vakaru. Tēja parasti ir atstāta nedaudz novārtā, bet tēja pārsvarā pamana tie cilvēki, kur tā kā gatavi ieklausīties. Šī vakara uzdevums īstenībā ir vienkārši sabrūvēt jums īsto tēju īstajā mirklī. Kāpēc Brīčs ir saistīts tieši ar Ziemas olimpiskajām spēlēm? Pasaules Brīču federācija 99. gadā uzņemta olimpiskajā kustībā. Svarīgākais notikums ir Eiropas čempionāti Rīgā, kur plānotais kopējais ārvalstu Brīču skaits ir 1300 un Latvijas startēs visās kategorijās. Šogad mēs ar Mārtiņu Lovens tikām uzaicināt spēlēt Līdz Premjerlīgā. 8 spēlē par medaļām. Un ar šo stipro kārti deva kontru, kas nenozīmē, ka tu gatavojies iegāzt kontraktu, bet ka tev ir labas kārtas un tu meklē, vai partnerim nav kaut kas īpašs. Un es vēlos pieteikt Marko Ojala, aplausi viņam. Šodien izsolē ir īpašs izsoles priekšmets kalipsis. Šim kalipsim, kur ir Botas ģimenes paraksts un vēl kārtas 15 eiro. 60. Es atviedīšu 100 eiro. Viena reize, 100 eiro 2 reizes, 100 eiro 3 reizes. Imant, paldies!